ka viņa vienkārši ir, teiksim, tev, ja, tad viņa ir vienkārši blīvāka, viņa sablīvētāka, viņa blīvāka, ja. Nav tur labāk, sliktāk. Nav vārds labāk, sliktāk, nav. Tas ir katram vienkārši, nu, teiksim, kaut vai tāpat cilvēki, teiksim, kas saņem kosmosa informāciju, ja, ja viņš viņu nelaiž visu laiku cauri, nu, tā kā es reiz uznāku negribu, ja, uzliek vāku virsū, ja, viņi jau nekur nepaliek, viņi stāv, viņi krājās, un beigās jau uz galvas šitāds te mākonis, man galva vienkārši plēš uz pusēm, nu, man to vāku jānoņem no sevi, ja? Un tad tā masa, viņa sāk man piesties iekšā galvā, ja? Kaut es reiz tur pastāstu, man poši, te man, nu, būs baigi draņķīgi, nu, kad vismu galvu spiež, ja? Kas bieži vien man ir tā, man uznāk, viss ir apnicis īt, jūs man vajag atpūsties, ja? Es zinu, ka es nedrīkst tā darīt, bet, nu, es esmu slikts piemērs, es zinu. Un man tā ir. Tātad mums vajag, man visu laiku jāuztur sevi tādā formā, ka man ir jābūt brīvām plūdumam gan no apakšas, gan no augšas, ja? Un ja man uznāk kaut kādas savas šitie dīvainības, ja? Tātad es viņu nobloķēju. Viņi jau nekur nepaliek. Viņi man tur vienkārši sveikināmies, ka tāds, nu tā viņas, nu, plūs brīvi iekšā, un tā, ka viņi sāk, viņai nav vairs kur palikt, viņi tā kā krājās, viņi sāk sablīvēties. Tāpat arī, jebkura enerģija tā ir, ja? Tad, ja viņi mums iet visu laiku smuki iet cauri... Varbūt man negāja smuki cauri visu laiku, un tagad tur bija sablīvējies. Sablīvējies, jā. Nu, tā ir kosmiskais ūdens, tā ir attīrošā, tātad tas, kas mums nomazgā mums visu, liekas kaut kāds, nu, nezinu, tas ir emocijas vai kaut kādas negatīvas lietas, kas mums traucē vai kaut kā kavē mums lietās virzīties uz priekšu. Un tāpat arī, kas izlaižās mums Patiesībā cilvēkam daudzām lietām jānotiek ir, nu, kā saka, brīvi. Tas jānotiek ir sinhroni, un mums par to nav jādomā, bet nu, mēs esam tā nodzīvojušies, ka mums ir tā kā no jauna viss jāmācās. No jauna viss jāmācās. Bet ir tā, ka ja cilvēks, teiksim, ļauj tam visam brīvu plūst, tad viņam tas par to nav jādomā. Bet man ir tendence, kad es nobloķēju, un tad viņi man tur šitādi te sakrājas, un es pilnīgi jūtu, ka man tur jau šitāds. Un tad es pati sev ņemu nost, ja. Ir kaut ko cilvēki var arī paši darīt, nu, ir vairāk paņēmis, es vai to var stāstīt, bet, nu, labi, es stāstīšu vienkāršākos piemērus, teiksim, es iedomājos, ka kaut vai tāpat ar enerģiju, ja viņi sablīvējās šeit, ja, zināms, nu, es izjūtu, ka man spiež galvu, un pārsvarā te spiežas, bet tas jākal katram individuāls, tam nekas tur nespiežās, ja, man spiež. Un tad vienkārši, nu, ar rokām mēs varam mēģināt iedomāties to, ka virs galvas mums ir mākonis virs galvas, ja? Un lai mēs to mākoni vienkārši, nezinu, cits var iedomāties, ka viņi nocel, bet cits viņš šitā te mēs attīram to, tad mēs šeit attīram to, lai mums brīvi atkal plūst enerģiju. Mēs vienkārši paņemam čik attīram, ja? Iedomājamies, ka, nu, nezinu, uzpūtenis virs galvas ir, ja? Nu, tā kā uzkults, ja? Un tad mēs viņu tā čik noņemam nost, ja? Un tad to uzpūteni noņemam, mēs viņu vienkārši, nu, iedomājamies, ka mēs viņu transformējam zemē, nu, teiksim, zemes enerģijā, jo viņai tāpat būs kaut kad jāatnāk atpakaļ, ja? Tad vienkārši, lai viņi kaut kur nemētātos, kā kaut kas liekas, ja? Mēs vienkārši viņu, nu, transformējam, viņi atnāks vēlreiz, ja? Tikai tad, kad viņi būs, un ka mūsu galva būs skaidra, mēs varēsim te ielaist brīvi iekšā. Tā kā, nu, tas ir tāds paņēmiens, ir jau, protams, ir cits variants, ir ar olu, ko var to darīt, tas ir fiziskā plānā, ola ir tāds, ola ir tas, kā mēs attīrīt varam ar olu tā sev ripiņot, tā, nu, visu ķēri, nu, tad iznāk sev apkārt visu, šitā te, ola ir tas, kad ola attīra arī. Nu, kāpēc ola ir apaļa, aura, tas ir auras mums laiks, ola apaļa, aura, un tad mēs attīram savu enerģētisko lauku. Bet nula vēlams pēc tam neēst, ja, bet likvidēt, nu, vēlams viņu. Nu, neēst, jo mēs attīrījām tātad olas, nu, es teicu, tās ir tāds, koks ir diviem galiem. Viņi ir laba lieta, un pēc tam viņi izmantots visu sliktai lietā, ja. Bet, principā, tas ir viens no paņēmiem, ko var darīt ar olu. Tas ir fiziskā plānā. Arī veikala olas dara. Protams, es saku, nevajag iespringt par to olas vai strausa vai zvirbuļu olu, ja. Pat tam, nu, doma tāda, tad aura mums ir apaļa, ola mums ir atkal arī it kā apaļa, ja. Tad, nu, kāpēc saku, kaut tikko bija pa lieldienām jātējām par olām, ja.
Tad bija lieldienas tikko, ja? Tad, ko tās olas nozīmē? Tas ir pilnības aplis, ja? Tas ir tas pats saules lauks, kas mums ir. Tāpēc citi saka čauliņa, citi saka oliņas apkals, ja? Bet, principā, rolu var attīrīt. Jēlu, nevārīta ola. Un mēs, cik atkal saka, kad vajag ar vārītu olu. Bet, tas ir atkal tāda lieta. Es godīgi sakot, es to neesmu tā baigi darījusi, lai es tagad baigi spriest, bet es zinu, ka tāda dara. Vienreiz es to mēģināju darīt, jā. Bet es zinu, ka tā ir dažādi viedokļi, ja ģēlogu un ar vārītu olu. Tā kā, principā, ka mēs to tā. Tad iznāk tā, ka mēs noņemam nost to enerģētiku, ja? Tad visur, kur mēs varam, tad šitā te, mēs apbraucam pār savam, tad šim te ķermenim. Tas savāc tā kā šo negatīvo informāciju. Tad attīra ar olu. Jā, tur arī ir kaut kāda sāpoša vieta var olu arī, kas savāc informāciju. Kā, tas tā pa lieldienu tēmai. Ar ūdeni, gan tur nav sakara, bet man vienmēr tur kaut kuras iebrauc tās lietās. Tā kā tālāk, jā, tā kā šodien es domāju, ka tas būs viss, bet ja ir kādi jautājumi vai kādam kaut kas nav skaidrs vai kaut kādi, nezinu, pēkšņi ir kaut kādas lietas, ko gribās pajautāt, droši var jautāt. Visi pajautāts, ja? Jā. Nekad nebeigsies jautājums. Jautājumi nekad nebeidzās, jā? Vai tu vispār var beigsies? Jā, tā kā tālāk. Labi, paldies liels, ka jūs atnācāt, ļoti patīkam. Paldies. Mēģināju tā ļoti vienkārši izstāstīt, ko mēs varam darīt un kā mēs varam darīt. Jā, paldies.